Labdien, Normons Ozoliņš. Es biju dažas dienas lūkšanā. Tādā padziļinātā, ilgāk nekā parasti. Un Dievs kaut ko atbildēja. Redz, ka tu lūdz Dievu, vienmēr ir kaut kāda, tas nav vienvirziena ceļš, tas ir divvirziena apusējs. Tas ir, ka tu lūdz, tu arī saņem atbildi. Un es tā lūdzu par nākotni, jā. Es lūdzu par izlaušanos, par kalpošanu, jā. Es domāju, labi, daži saka, tu jau invalīds, kur tad tu vari kalpot vairs. Un tad es skatos Facebookā, tur ir reklāmas par Niku Vjūčiču. Ir tāds cilvēks bez rokām, bez kājām. Viņš tāds ir piedzimis. Nav ne rokas, ne kājas. Jā. Un viņš būšot it kā Rīgā, it kā būšot. Nevar saprast, tie, kas grib iet, es ļoti ieteiktu, pirms maksājiet, jā, ļoti pārbaudiet, vai tiešām tas pasākums notiks. Jā. Jo pagaidām tas ir anonīms. Neviens nezina, kas to organizē. Neviens. Misters X, jā. Un ja gadījumā viņš nenotiek, tad saprotiet par lētākā biļete ar atlaidēm 58 eiro, jā. Tu var dabūt arī pa 345 eiro. Tad tev būs iespēja ar Vjūčiču selfiju uztaisīt un paēst kopā ar viņu un tā. Arī ar atlaidēm. Vēlāk būšot virs 500 eiro tā opcija. Es domāju, wow, šitā cilvēks bez rokām, bez kājām, invalīds. Un saprotiet, cilvēki ir gatavi maksāt milzīgu naudu, lai vienkārši viņu redzētu, ja. Es domāju, ka nav iemesls tas, ka tu esi invalīds, ka tev nav kalpošanas. Tas nav tas iemesls. Ir daudz invalīdi, kur pulcē tūkstošus. Bet kas tad ir tas iemesls, kāpēc, tu esi viens Ozoliņa Normonda? Kāpēc, jā? Un vai tas ir viss? Vairāk nekā nav? Tas ir gala punkts, viss. Tālāk tikai debesis. Es domāju, ka jā. Redz, Dievs kaut ko parādīja attiecībā uz pagātni. Un ir vēl viena grupa cilvēku, kuri atnāk bez nekā. Kā tad tev nav draudzes? Pat sātanistiem ir draudzes, saprotiet? Pat sātanisti ir spējīgi cilvēks sapulcināt, ja? Kaut ko izveidot. Labi, sātanisti tas tās ekstrēms. Labi, kristieši, es zinu, viena sieviete, kurai tur izšķīrās no vīra, un viņai pašai tur demoni, un pie viņas nāk cilvēki, un viņi it kā tur kalpošanu kaut kādu organizē, jā, bet viņai ir tādas problēmas. Ne tikai fiziskas, bet garīgas problēmas, un viņi ir tādi kalpotāji. Nav jau grūti, es domāju, draudzi saorganizēt kaut kā, bet ir grūti paklausīt Dievam. Tur ir tas grūti ir sekot viņam, ko viņš grib un kā viņš tevi vada. Un tajā lūkšanu laikā Dievs man atgādināja man pagātni. Kāds tad ir bijis tas nolūks? Kādēļ es esmu ticis aicināts? Un redzi, nolūks ir bijis tāds, ka es esmu ticis aicināts aicināt viesus uz kāzām, tā kunga kāzām. Nevis uz kaut kādu savu sekti, bet uz kāzām, ko Dievs ir sagatavojis. Viņš bija sagatavojis. Tas ir Mateja evaņģēlijas 22. nodaļa, sākot no 4. panta. Tātad viņš, Dievs, izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem, sakiet aicinātiem, redzi, mans mielas sataisīts, vērši un baroti, lopi nokauti, viss sagatavots, nāciet kāzās.
Bet viņi to neievēroja. Nogāja cits uz savu tīru un cits savās darīšanās, bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Tad ķēniņš palika dusmīgs. Viņš izsūtīja savu karaspēku un lika šo slepkavus nokaut un nodedzināja viņu pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem, kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tātad šī grupa cilvēku, kas aicina uz kāzām, mēs redzam, ka viņi paliek bez rezultātu. Nav, viņus noraida vienkārši. Citus noslapkavo, citus apsmēja, bet viņus noraida. Un tā noraidīšana ir kaut kādas sekas. Un tās sekas ir tādas, ka Dievs nodedzina šo noraidītāju pilsētu. Tur ir tās sekas. Un es domāju, Dievs, kas mums nekā vairs nav, vai kas priekšā tas kungs saka, tā ir karš. Te ir rakstīts, Dievs izsūtīja karaspēku. Un lika nodedzināt to pilsētu. Redzi, ja nepieņem Dievu uguni, tad saņems citu uguni. Ja nepieņem svētā gara liesmas, tad liesmas būs vienalga. Es jau te sen atpakaļ daudzreiz esmu teicis par to upi, kuru noraidīja to Dievu upi, tad uzspieda to upi no Krievijas, to melno un netīro upi. Jebkurā gadījumā nepaliks bez upes un nepaliks bez uguns. Kāda uguns būs? Un redz, tur ir tās sekas, ne jau tas ir tas, ko es gribu, es negribu. Bet tas ir tas, kā mēs skatāmies, kas rakstīts Dieva vārdā. Un redz, es atceros 96. gads. 97. es aizgāju no Saldus uz Gulbeni pārcēlos. Man pārcēla. Bet 96. gada 11. novembrī, Lačplēša dienā. Es atceros, es braucu mājās no dievkalpojumu Gaiķu baznīcā. Bija vakars, tumšs un bija noticis lāpu gājiens. Tās lāpas bija saliktas Saldū smuktā laukumā, un es braucu mašīnā viens, un pēkšņi Dievs uzrunā. Viņš saka, redzi, tās ugunis, tajā laukumā, tā es tevi sūtu. Es tevi sūtu pār Latviju, uzturēt to uguni, kas tur tiks iededzināta, vai jau ir iededzināta, Tu būsi tas uguns, tu piemetīsi malku visu laiku, lai tā uguns neizdiest. Un es atceros, ka Vilnis Gleška bija atbraucis uz atvadu dievkalpojumu Saldu. Viņš pravietoja. Viņš teica tā, ka šis Ozoliņš mācītājs Normunds, tas nav domāts tikai Gulbenē, viņš domāts visai Latvijā. Viņam ir kaut kāda kalpošana Latvijā. Un 99. gadā, kad es biju tajā labajā vēstī, Unijas ielā 99. kad atklāja, baznīcas atklāšanas dievkalpojums bija, mēs tur bijām zem svaidījumu, un tur pēkšņi pielec viena sieviete no draudzes, no tās labās vējas draudzes, un krievlodā saka, ti Normunds, pastor Normunds, viņi sāk man kratīt šitā te, Так говорит Господь, по земле пойдешь. Tā saka tas kungs, tu pārsteigāši zemi, по земле пойдешь. Господь говорит, по земле пойдешь. Un tā visi tie gadi, nākamie, kad mani aizdzina arī prom no Gulbenes, kad man aizdzina prom no Luterāņu baznīcas, tad arī turpmākie tie visi gadi bija gadi, kad es pārsteigāju visu Latviju. Man bija tas uzdevums aicināt kāzās. Un interesanti, kad tā bija mana misija. Man misija nebija dibināt draudzes. Es mēģināju, man nesanāca.
man cilvēki, es saku, davai dibinam draudz, viņi uz mani skatās tā kā uz kaut kādas nenormāla, ko tu gribi. Es saku, bet kā, kas tas kaut kas ir slikts vai kas tas ir? Nu, mēs nezinām, es saprotu, ka nē, tas nav tas, ko Dievs ir aicinājis taisīt. Un vienmēr, kur es esmu gājis, jā, tas atrādījums nav bijis tāpēc, ka mans ģīmes nepatīk vai man uzvedība, bet tādēļ, ka tās kāzas nepatīk. Tur ir tas moments, ka vienmēr nāk tas kāzu svaidījums līdzi. Ja? Un tas ir savādāk nekā parasti tradicionālā dievkalpojumā. Un kur tik es neesmu bijis, es bišķīt te uzrakstīju tās galvenās vietas, vēl jau ir. Nu, tātad tas ir pēc tam, kad mani izsvētīja vai izraidīja no luterāņiem 2000. gadā. Te rakstīts, es te uzrakstīju, jā, Rīga, tātad es biju Rīgā. Tā ir tās vietas, kur es kalpoju kādu laiku. Tas nav tā, ka vienreiz es aizbraucu tur un viss, nē. Kaut kāda ilgāka kalpošana tur ir bijusi. Tātad Rīga, Jūrmala, Saldus, Gulbene, Dobele, Roja, Sigulda, Jēkabpils, Alūksne, Liepāja, Dunalka, Smiltene, Aknīste. Dunalkā es biju divreiz, jā, tur pēc otrās reizes man izsvētīja, pateica, lai es tur nebraucu. Bet, piemēram, Aknīste, Sigulda, Rojā un tā, Dobeles rajona Krimūnās, tur es biju, jā. Bet, nu, pa katru šo vietu, jā, varētu te veselu video ierakstīt, jā. Kā tur viss sākās un kā beidzas, es jau to savā dzīves stāstā rakstīju. Un es tā domāju, varbūt ierakstīt video variantā arī tos stāstus, tās liecības, jā. Kā tas ir, ka Dievs kaut ko iesāk un cilvēki to neturpina, to izbeidz vienkārši paši. Un redzi, tur ir kaut kāda Dieva pieejamība pirms kara. Tā kā Izraēlam Dievs bija pieejams, Jēzus Kristus bija pieejams. Ja domājieties, Dievs Dievs atnāk kā cilvēks, saprotiet, pie Izraēla, tik tuvu kā, ne pie viena viņš tik tuvu nav atnācis, saprotiet. Un viņš bija pieejams, bija Dieva pieejamība. Un Dieva pieejamība, tas bija tas, ar ko es izgāju pa Latviju. Bet tā problēma, ka cilvēki to Dieva pieejamību, viņam nepatika tā Dieva pieejamība. Viņam tas likās nepieņem. Un līdzīgi, kā es nolasīju pa tām kāzām, ja, tad tos aicinātājus viņus nepieņem, viņus citus apsmēja, citus nokāla. Bet tās sekas, jā, par to atraidīšanu, tās ir ļoti sāpīgas tautai, saprotiet? Tur ir tas moments, tas ir Dieva vārds. Tas ir tas, kas Bībelē rakstīts. Ka tā Dievs rīkojās ar tautu. Un vēl viens tāds vārds. 1. Mūzes 8. nodaļa. Te rakstīts pa Noas, kad Noas bija šķirstā un kad jau kāds laiks tur bija pavadīts, kad viņš domāja, ka ūdeņi tad ir mitējušies un sāk noskrieties, kad viņš meklē kādu sauszemi. Ja? Un te rakstīts, kad viņš izlaiž balodi. Tātad 1. Mūzes 8, sakot no 8. Tad viņš izlaida balodi no to vidus, kas bija ar viņu šķirstā, lai vērotu, vai ūdeņi nav noskrējuši zemes virsū. Bet balodis neatrada vietu, kur apmesties, un atgriezdās šķirstā pie viņa, jo ūdeņi vēl bija pār visu zemi. Viņš izstiep savu roku, atvēra to un ienes pie sevi šķirstā. Redzi, Noā izlaida balodu, un tas kungs saka, redzi, Normu un Dozoliņu, tu esi tā kā tāds balodis, kuru Dievs ir izlaidis
pa zemi. Un tā problēma ir, ka tu neesi atradis vietu, kur apmesties. Un tā, ja tu būtu atradis kādu vietu, kur apmesties, tad tas kungs būtu nonācis tajā vietā. Un tu būtu sākosies atmot. Bet tā kā tu esi atgriezies tukšā, tu neesi atradis vietu, kur apmesties. Tādēļ tas kungs man sūtīja pie draudzēm. Viņš man nesūtīja dibināt savu sektu. Ja? Viņš mani sūtīja pie jau esošām draudzēm. Un es nekādīgi nevaru saprast, kāpēc man pravieši pravieto. Tev jābūt kopā ar kādu. Un es atkal esmu kopā ar kādu. Es atkal, un es zinu, ka tas kāds man vienkārši atraidīs pēc kāda laiciņa. Sākums vienmēr ir tāds daudzsološs, bet beigas vienmēr ir bēdīgas. Vienmēr. Un tās beigas ir bēdīgas dēļ tam kāzām. Tur ir tās atšķirības. Un viņi noraida tas, ka viņi nenāk uz kādām. Saprot? Viss ir sagatavots, bet viņi nenāk. Es zinu, cilvēks tur no jaunas misiju aiziet reliģijā, viņi tagad staigā sastingušā bībeli, tur klanās, savus izpild kaut kādas rituālus bez gara satura, bez svaidījuma, saprot. Citur klanās ikonām pravoslavos tie, kas kādreiz bija Dieva upē. Es domāju, kā tas var būt? Tas ir noticis, tā notiek. Jo viņi bēg no tā kāzā, viņiem bail ir. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tur ir Dievs. Tur var satikt Dievu. Un tādēļ, ka viņiem ir grēks dzīvē, jā. Tā kā Ādamam. Viņi bēg kā Ādams, viņi bēg no Dieva, viņi grib slēpties, saprot? Viņi bēg reliģiju atpakaļ, jo tur var slēpties, tu pie ikonām, tur zem lakatiņiem, tur var slēpties. Bet kāzās nevar slēpties. Tur tas kungs ienāk. Saprot, tur ir, jo te ir rakstīts tā, interesanti, kad un ķēniņš tātad iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš tam sacīja, draugs, kā tu esi ienācis bez kāzu drēbēm? Bet tas palika kā mēms. Un ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas rokas un izmetiet to galējā tumsībā. Saprotiet, interesanti, kad ķēniņš ienāk kādās aplūkot viesus. Ķēniņš ir Dievs. Un tur var satikt viņu. Bet daudziem ir bail viņu satikt. Jo viņiem ir grēks, viņi nav kāzu drēbēs. Viņi ir tajās grēka drēbēs. Netīrs. Un tādēļ viņi bēg. Viņi negrib nākt. Jo nedod Dievs, tur būs Dievs. Kamēr viņš mūs neizmet galējā tumsībā. Un tur ir tas moments. Un kad es domāju, varbūt ierakstīt savas liecības. Es jau esmu ierakstījis Facebookā. Man tur ir otrs profils, kur ir mans dzīves stāsts. Bet es zinu, ka daudz nav Facebookā nemaz. Es zinu, ka YouTube manus video skatās cilvēki, kuri nav nemaz Facebookā. Un tā kā varbūt, ka vajag paplašināt to visu. Un es tā varbūt nekopēšu to savu dzīves stāstu Facebookā, kas man ir, ja? Bet mēģināšu tā pēc Dieva laika un vadības ierakstīt. Tādus zīmīgus, ļoti pamācošus stāstus, kas ir noticis manā dzīvē šajās vietās, šajās draudzēs, nesaucot varbūt vārdā mācītājs vai kā, ja? Bet vienkārši lai būtu tāda liecība. Jo, redziet, mums ir vēsturnieki, kas vajag pēt pasaules vēsturi tur un tā, ja. Un tas, viņi uzskata to par ļoti svarīgu, bet tas viss izniegs.
bet ir Dieva vēsture, ko Dievs ir darījis pasaulē. Un tas ir vēl svarīgāk, saprot? Un tas ir jāuzraksta, jāieraksta. Ko Dievs ir darījis, jā, un kā viņš ir darījis, un ko cilvēks ir darījis, jā, attiecībā uz to. Kā viņš Dievu ir atraidījis, saprot? Tas ir ļoti svarīgs liecība, un es kā tādas dzīves stāstu, jā, kā liecības par savu kalpošanu iepriekšējo, es varētu ierakstīt vēl. Es domāju, tas būtu ļoti pamācoši arī. Es nezinu, tur ir tas moments, ka mums tomēr ir jāieraksta, jo mēs nezinām, cik ilgi mēs dzīvosim, un es jau neesmu jauns vairs, un tā, un veselība. Bet, es mēģināšu ne ļoti daudz un ļoti gari, bet, tā koncentrēti es mēģināšu kaut ko ierakstīt. Tas nebūs rīt parīt, bet, pastīsimies, kā būs, un varbūt, ja jums ir kaut kādas idejas un domas, tad jūs varat komentāros ierakstīt. Labi, paldies jums, lai Dievs svētī visu labu.